Labdien, labdien! Te Jānis Talkačs, Tech Stories blogu un podcastu autors. Šorīt kopā ar mani pie kafijas tasītes mēs varam, es mazliet pastāstīšu par jaunāko šodienas blogu, ko es uzrakstīju par vienu tieslietu, bet pirms tam pateikšu, ka paskatieties YouTube kanālā ir ļoti interesanta podkāsta epizode, ko es palaidu vakar ar Kristīnu Lomanovsku no SEBA par pensijām. Tiem, kam interesē pensiju tēma, noteikti pameklēt YouTube'ā Tech Stories podkastus. Tātad, kas īsti notika ar šo te tiesas spriedumu, ko mēs pavisam nesen saņēmām? Šoreiz tā bija mūsējā lieta, līdz ar to mazliet zinu vairāk nekā par citiem spriedumiem. Lietas būtība pavisam īsa un vienkārša, ka bija uzņēmums, pie kura Vits vērsās ar piedziņu par nodokļu parādu. Nodokļu parādu uzņēmumu pārejas gadījumā. Klasisks stāsts. 22. kā vidi raksta, 22. līdz 25. gadam notikusi uzņēmuma pāreja. Taču interesantākais bija tas, ka tad, kad pie uzņēmuma vērsās Vits ar šo te parādu piedziņu par uzņēmumu pāreju, tajā brīdī jau šis te parādnieks, pie kura bija izveidojušies šie nodokļu parādi, jau bija likvidēts. Un ja palasīsiet arī vienu no iepriekšējiem blogiem par pagājušā gada jūniju, aptuveni pirms gada pieņemto senāta spriedumu, tad redzēsiet, ka senāts jau toreiz lēma, ka īsti tas nav ok piedzīt parādus par tiem uzņēmumiem, kas jau ir likvidēti. Un toreiz jau senāts lēma par parādu piedziņu no valdes locekļiem, bet šoreiz mēs nolēmām notestēt līdzīgu principu arī attiecībā uz uzņēmumu pārejas gadījumu, un tiesa mūsu apsvērumiem piekrita un atcēla vidu lēmumu, un šis te spriedums, šajā gadījumā tas bija lēmums, kļuva neapstrīdams. Līdz ar to tas ir vienā instancē gala lēmums, ātri pieņemts 4 mēnešu laikā kopš vida lēmuma. Mēs esam tikuši līdz gala nolēmumam, un šis te tiesas lēmums ir stājies spēkā. Līdz ar to tas nav vairāk apstrīdams, un mūsu klients ir uzvarējis attiecīgo lietu par summu, kas ir mērām ar 6 cipariem. Līdz ar to būtībā, manuprāt, kad šajā gadījumā arī ieņēmuma dienests pārsteidzīgi rīkojās, ka, manuprāt, ka varēja netērēt valsts līdzekļus uz tiesvedību, jo šeit diezgan skaidri bija šī te senāta prakse, ka gadījumā, ja ieņēmumu dienests redz, ka uzņēmums ir likvidēts, tad pēc tam līdz ar to skaitās, kā arī visi nodokļu parādi tiek dzēsti, un pēc šī te parādnieka likvidācijas vairāk šī te parādnieka parāda piedziņa nav iespējama. Interesanti, ka es zinu vēl vairākas lietas, tā skaitā arī nodokļu un muitas policijā esošas lietas, kur šis te princips tiek pārkāpts. Tā kā skatīsimies, vai viņi arī turpinās tērēt valsts līdzekļus šajā jautājumā, vai tomēr ņems vērā senāta nolēmumu, kas jau kopš pagājušā gada vidus jau norāda uz šo te praksi, ka pēc vidam ir jāskatās uz jautājumu par parādu piedziņu līdz uzņēmuma likvidācijai. Pēc tam nekādas
parādu piedziņas vairs nav iespējamas. Tā kā sekojiet blogiem www.taukačs.blog un podkāstiem, bet ne tikai tur daudz arī citas liederīgas informācijas. Tā kā uz tikšanos kādā no nākamām reizēm. Atā!